valsts dzimtene, mums viņa laikam ir vienā vārdā. Jo lielākā daļa mēs esam šeit dzimuši, auguši, mūsu vecāki šeit ir dzimuši, auguši. Līdz ar to mēs varam uzskatīt savu valsti arī par savu vienīgo dzimteni. Kāda mūsu valsts ir? Nu tā, kāda esam mēs katrs, jūs, personīgi, kopā, ģimene. Valsts ir arī Jelgavas sastāvdaļa valstī. Mūsu pilsēta, mūsu Jelgava, kurai ļoti bagāta vēsture. Un Jelgavas pilsēta ir arī bagāta ar saviem zinātniekiem, rakstniekiem, skolotājiem, ārstiem, dzejniekiem, politiķiem. No Jelgavas novada nāca arī pirmais valsts prezidents. Jelgavā bija viena no pirmajām akadēmijām, Jelgavā bija avīzes, grāmatas iespieda, bija teātris Jelgava. Un tad nāca brīdis, kad Jelgava patiešām bija izpostīta, un tad ir tā vārdi no drupām un pelniem pacēlās jauna pilsēta. Un tas attiecināms arī uz Jelgavu. Un tagad tā ir mūsu pilsēta. Tā ir mūsu valsts daļa, kurā mēs mācāmies, vai arī kur jūs būtu pēc gadiem, jūs teiksiet, es ietu izglītību Latvijā, Jelgavā. Jūs šeit varat mācīties, atpūsties, baudīt kultūras dzīvi, baudīt brīvo laiku, baudīt Jelgavas sakoptību un censties, lai viņi būtu arvien krāšņāki. Rīt ir svētki, un atkal mēs tiksimies ar jums visiem kopā 17. Hercoga Jēkaba laukumā, lai iedegtu svecītes par godu mūsu valsts gadadienai un lai padarītu mūsu pilsētu gaišāku. Mēs tiksimies ar jums visās nezinu kurās vietās, mājās, pagalmā, Jelgavā, Rīgā, bet vakarā 2021. Visi kopā dziedāsim Latvijas himnu. Mēs viens otram uzmainīsim. Uzmainīsim šodien, uzmainīsim rīt, lai mūsu dzīve būtu gaišāka, lai mūsu dzīve būtu skaistāka un lai mēs paši justos komfortabli, lai mēs paši justos šeit labi, bet daudz jau, kas ir atkarīgs tieši no mums. Lai mums katrā ģimenē svētkos ienāk svētku prieks, lai jums ir svecīšu liesmi, kas sasilda, lai lūgsme, kas padara dzīvi vieglāku, un lai mums visiem veicās un priecīgs jums svētkus.
Pasaules plašums sarāvies šaurs,
esošās pilsētas vietā uzcelti draudi. Ir nākusi jauna paudze, kuras rokās ir tik daudz mīlēt savu pilsētu, saglabāt atmiņas un pilnveidot to no jauna.
nebija gimnāzija, nebija tik lēta. Arī manas māsas divas mācījušies, un mani bērni mācījušies šajā otrā vidusskolā. Bez šaubām, kā lielu iespaidu uz mani, es teikšu, visu mūžu ir atstājuši tā laika skolotāji. Šajā zālē arī toreiz bija parkets, dejoja, varbūt lētāks dejas, bet tāpat dejoja. Es domāju, ka toreiz arī meitenes bija tikpat jaukas, tikpat skaistas. Ja nebija karoks, tagad, manuprāt, karoks mums ir ļoti jauks. Nu, daudz citas lietas, protams, bet katrā ziņā manā izpratnē vislielāko ietekmi, protams, uz cilvēku atstāja ģimene, skola un sabiedrība, kurā atroties, kurā tur dzīvo. Jelgavas Latviešu biedrība nākot gadu svin 130 gadu. Tātad 130 gadus atpakaļ Jelgava būtībā bija vācisku pilsēta, un latviešiem bija, ja tā varētu teikt, jāizlauž savs ceļš uz savu valodu, uz savu kultūru, uz savu valsti, un mums ir katrā ziņā liels prieks, ka 16 gadus mūsu biedrību vadījis mūsu pirmais valsts prezidents Jānis Čakste, un tālāk arī, protams, arī citi ļoti ievērojami sabiedriskie darbinieki, gan advokāti, gan ārsti, gan lauksaimnieki šo biedrību un uzturējuši šo latvisko, tā varētu teikt, gadu visu labu laiku. Un mūsu biedrības nams būtībā tātad eksistēja līdz kara beigām, kad sagrāva Jelgavu. Faktiski tas vienkārši sakot bija plašā nozīmē kultūras nams, ja, kurā viss, kas bija. Dejoja, dziedāja, spēlēja, deklamēja, diskusijas notika un tam līdzīgas lietas. Ja. Tagad, vai mums ir patreiz tāda sadarbība Latviešu biedrībai ar gimnāziju, un es teiktu, ka ļoti lieliska mums svētkos iepriecina daudzreiz skali, un atklāt sakot, rokas skali uzstājās, un es esmu viņu dzirdējis, es vairs ar Rīgu nespiedoju. Ja jūs kārtīgi viņus noklausīties, jūs jauciet tonusu, un katrā ziņā, es domāju, ka ties visiem šie Rīgas tematēti garām. Ja. Vēl interesanti, ka pie dažiem projektiem, kā tagad saka, ir sadarbojušies audzēkļi, kuri jau arī ir labus gadus beiguši un piedalās mūsu biedrības darbā, atbalstot to. Un ko mēs pilsētā darām? Mēs pilsētā biedrība ir uzspējusies vienmēr, lai sakoptu šo pilsētas parku, jājaut kādu labu laiku, idejas un cīnījusies un mēģinājusi, un, protams, varbūt nebija līdzekļi, katrā ziņā tātad to mūsu deputāti ir ņēmuši tā vērā, un uzvērs parks ir sakārtots, un tagad notiek labi pasākumi, un arī no laika galviem mēs esam mēģinājuši sekmēt ātrāk trīsviedības torņa atjaunošanu. Un es domāju, ka kāds vai no jauniem dziedātājiem vai zālē sēdojušiem, tad izveidosies, tā ir būtībā baznīca, un izveidosies varbūt kāds pāris, kur gribēs sadarināties pēc principiem, tad droši vien kādā stāvā tas nākotnē drīz vien būs iespējams. Un katrā ziņā no torņa augšas, jebkurā gadā laikā pavērās brīnišķīgs skats. Es gribētu teikt, ka es biju jūsu bibliotekā, un interesanti ir, ka manā laikā tur bija ģeografijas klase, un es atļaušos pieminēt skolotāju logu, bija
Un ja mēs bibliotekā tagad apskatām arī jūsu skolotājs Strekāvietis, ja tas ir bijis zīmēšanas skolotājs, viņš ir mācījis zīmēšanu tātad pirmsmēr laikos, un mēs salīdzinām ar prezidentu Jānu Čakstu. Ja tad ir ļoti interesantas lietas, kur šie cilvēki būs izglītīgi. Viņi mācījušies Jelgavā, viņi mācījušies Krievijā tajā laikā un arī rietumos. Ja? Tad es gribētu teikt, ka latvietiem, ja lai viņi arī iekļautos tais jaunajos apstākļos neapšaubām, jābūt zināšanām, jāapgūst krievu valoda, jāapgūst angļu valoda, jāapgūst iespējams vācu valoda, un tad atklāt sakot ceļš ir uz pasauli laikā. Jā, un tas ir pamats. Tā. Es gribētu teikt, ka viens no mūsu tādiem projektiem ir tas, ka mūsu biedrībā ir klubs pieskārietis, acīm redzot no tiem puišiem un meitenēm, kas piedalījās šīs zejas kompozīcijas deklamēšanā, arī varbūt raksta. Un mēs izdodam jau trešo grāmatu. Jā, izdodam trešo grāmatu, trešo gadu pēc svētkiem, septembrī. Un tāpēc es atļaušos skolas direktorei pasniegt vienu no šo grāmatas eksemplāru, sekot, kā varbūt jūs pārti rakstiet skolotājās arī droši, te ir 80 autori, bet tam kā 10 līdz 15. Mēs nenām visus 10 izcils redzēt. Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Ar šo datumu iezīmēs jauns posms Latvijas vēsturē, arī mūsu dzimtās pilsētas vēsturē. Tāpēc šodien es kā jaunatniecis sveicu jūs visus Jelgavas iedzīvotājus. Lai arī ne mēs visi nākam no Jelgavas, vairāk dzīvojam arī ārpus tās robežām, mēs esam piederīgi šajā pilsētai un katram no mums tā nozīmē ko savu. Vienam tā ir tikai pilsēta, otram tā ir izglītības un kultūras centrs, trešajam tās ir mājas. Tikai no mums pašiem ir atkarīgi, kāda būs šīs pilsētas nākotne, un katrs no mums palīdz veidot tās vēsturi. Cik vienot esam, tik vienots ir mūsu darbs, mums cits citam jāpalīdz, lai gūtu panākumus. Ir jābūt vienotiem, ne tikai svētkos, bet ikdienā, palīdzēsim cits citam ne tikai bēdās, bet arī priekos, uzklausīsim un atbalstīsim. Tāpēc aicinu jūs visus rīt 18. novembrī 2005. Hercegi Jēkabu laukumā kopīgi ar skolēnu padomi veidot simbolisko akci. Tas simbolizē gaismu, sauli, garīgās vērtības un cilvēku iekšējo spēku. Tas visiem mums šodien vajadzīgs, un katra efektā svecība ir veltīta šai dienai, pilsētai un mums pašiem. Lai jums gaišs svētki!